Sveiki, mīļie draugi! Šajā reizē par to, kas ir attiecināms par nepatiesu vai nepilnīgu liecību sniegšanu. Redziet, Mārtiņa Bunkas slepkavības lietas safabricēto daļu var ļoti bieži atpazīt pēc tā, vai liecības tiek sniegtas patiesi vai nepatiesi. Un tad es domāju, kā es, kā parasts cilvēks no malas, varu saprast to, vai cilvēks sniedz patiesas vai nepatiesas liecības. It sevišķi, ja tās ir amatpersonas. Tātad, vai tie ir policijas darbinieki vai kādi citi darbinieki, ko tad cilvēks var zināt par liecību sniegšanu? Mēs tikai zinām to, ka par nepatiesas liecības sniegšanu var iestāties krimināla atbildība. Nu, lūk, tad es domāju, pavaicāšu es tam mākslīgam intelektam, kā tad ir patiesībā. Un es jums nolasīšu to, kādu atbildi man sniedz mākslīgais intelekts uz jautājumu, kas attiecas uz liecību sniegšanu. Nu, lūk, un tātad, principā, šīs dienas tēma priekš manis būtu par to, vai amatpersona sniedz liecību, kādi ir šie procesi un kāda atbildība var būt par to, kad mēs sniedzam liecības, un kas principā ir jādara cilvēkam, lai viņš sniegtu liecību. Tātad, pirms liecības sniegšanas tiesas procesā, jebkurai amatpersonai ir vairāk svarīgi pienākumi. Pirmais – iepazīšanās ar lietas materiāliem. Katrai amatpersonai ir jāiepazīstās ar visiem lietas materiāliem, lai sniegtu precīzas un pilnīgas liecības. Atmiņas atsvaidzināšana. Jāatsvaidzina atmiņa par notikumiem un darbībām, kuras viņa veica saistībā ar konkrēto lietu. Tātad viņa, tas ir domāts amatpersonā, sieviešu dzimtē. Profesionālā sagatavošanās. Amatpersonai jānodrošina, ka viņa ir gatava atbildēt uz visiem jautājumiem, kas var tikt uzdot tiesas procesā. Tad, mīļie draugi, jūs saprotiet, amatpersona vienmēr tiek uzaicināta uz tiesas sēdi, zinot, kādā procesā viņi piedalīsies. Un ja šī amatpersona ir bijusi tieši iesaistīta, vai tas ir izmeklētais, vai kāds cits policijas darbinieks, vai amatpersona, kur ir bijusi kādā konkrētā procesā, tātad šie 3 punkti – iepazīšanās ar lietas materiāliem, atmiņas atsvaidzināšana un profesionālā sagatavošanās – ir viņas pienākums izpildīt pirms liecības sniegšanas. Tātad, ja cilvēks atnāk tiesas zālē un pasaka, es nezinu, es neatceros, principā viņš jau ir savā ziņā maldinājis tiesu vai veicis kaut kāds pasākums, kas tātad vilcina procesu, maldina procesu vai nesniedz pilnīgu informāciju. Šī gadījumā rodās jautājums, kāpēc, un ja šī amatpersona tā darījusi, tad kas notiek tālāk? Un šeit ir atbilstoši punkti atbildība par nesagatavošanās liecības sniegšanai. Un ir šādi punkti. Disciplināra pārkāpums. Ja amatpersona sniedz nepilnīgas vai neprecīzas liecības neuzmanības dēļ, šeit ļoti svarīgi saprast neuzmanības dēļ, tas var tikt uzskatīts par disciplināru pārkāpumu. Par to var piemērot dažādas sankcijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu, valsts civila dienesta ierēģņa disciplināru atbildības likumu. Iekšējo noteikumu un rīkojumu pārkāpšanu var izmeklēt saskaņā ar iestādes iekšējiem disciplinārās atbildības noteikumiem. Ļoti svarīgs aspekts. Krimināla atbildība. Ja persona apzināti sniedz nepatiesas liecības, tas var tikt kvalificēts kā krimināla pārkāpums. Latvijas krimināla likuma 300. pants nepatiesas liecības sniedz. Paredz naudas sodu, piespiedu darbus vai brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem. Cik interesanti. Izvairīšanās no atbildes. Amatpersonas izvairīšanās no liecības sniegšanas var tikt uzskatīt par pienākumu neizpildi. Tas var novest pie disciplinārās atbildības vai pat krimināla atbildības. Ja tas tiek darīts ar nolūku kavēt izmeklēšanu vai tiesvedību saskaņā ar Latvijas krimināla likuma 295. pantu izvairīšanos no liecības sniegšanas, par to var piemērot sodu. Vienvārds sakot, mīļie draugi, katra amatpersona, kuru Mārtiņa Bunkas slepkavības lietā tiesas sēdēs atsaucās nezinu, neatceros,
principā bija nesagatavojusies tiesas sēdēm, lai pildītu savu pienākumu un ievērotu nevainības prezumpciju. Tas nozīmē vienlīdzīgu tiesu visiem. Tātad, ja šīs personas atsaucās uz neziņu un neatcerēšanos vai vēl kādiem citiem iemesliem, bija maldināt tiesu, nesniegt pilnīgu liecību un tā tālāk un tā joprojām. Nu, lūk, tad mēs paskatīsimies tālāk, vai šīs darbības būs pamanījusi pati tiesnese, vai tiks ņemt vērā, un vai šīs amatpersonas, kuras sniedza šādas liecības, kurām es esmu bijis kā liecinieks, un vismaz tā saskaitīšu 1, 2, 3, 4, vismaz 5 šādām personām esmu bijis liecinieks šo 3 mēnešu laikā, kopš esmu biju apmeklējis Mārtiņa Bunkas slepkavības tiesas sēdes. Tātad, es ceru, ka viņas visas tiks sauktas pie atbildības, un tad jau redzēsim, kā tad virzīsies process uz priekšu. Protams, es neesmu tiesnesis, bet tas, kad bija šī nesagatavošanās, tas ir fakts, un tam ir video materiāls, un šis viss ir protokolēts arī tiesas audio ierakstos. Paldies, mīļie draugi!